Aiziet! Esiet horizontāli operatori. Tā. Esiet sveicināti Cucumber TV šodien programmā. 40% iedzīvotāji uzskata, ka zemāk novērtētie ministri jānomaina. Lielākā daļa ātro kredītu tiek ņemti darba laikā. Parunāsim arī par diskusiju sabiedrība, ilgspēja un identitāte, kādu Latviju mēs veidojam. Un nobeigumā parunāsim par gaidāmiem laika apstākļiem. Mūsu televīzijas grupa pabija Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, kur notika diskusija sabiedrība, ilgspēja un identitāte, kādu Latviju mēs veidojam. Un vairāk par to mūsu sižetā. Tātad diskusija vēl nav sākusies, bet mēs gribam izteikt savas domas par to, ko mēs no viņas gaidām. Mēs gribam no šīs diskusijas iegūt daudz jaunu zināšanu par sabiedrību, ilgtspējību un identitāti. Un mēs tātad tomēr gribam uzzināt pa īstam, kādu Latviju mēs veidojam. Tālāk. Diskusija bija par to, kas uzņēmumus un privātpersonas mudina iesaistīties sabiedrības atbalsta un uzlabošanas projektos, vai esam par tiem gatavi domāt kampaņveidīgi, vai tā ir jau kļuvusi par tradīciju, kas mudina cilvēkus un uzņēmumus darīt vairāk nekā no tiem varētu prasīt. Mēs zinām, kā darīt ir pareizi, bet vai darām? Iesākumā Rūta Dimanta, Ziedot.lv vadītāja, vēstīja mūs to, vai ziedot ir gods vai pienākums. Ziedot.lv plašākai sabiedrībai pazīstama kā labestības akcijas Eņģeļi pār Latviju atbalstītājs. Dace Helmane stāstīja, kas iedzīvotājiem un uzņēmumu vadītājiem ir svarīgi, taču uzņēmumu vadītāji neuzskata, ka uzņēmumu ilgtspēja palīdz nodrošināt nozīmīgi atbalsta pasākumu sabiedrībai, kā arī tika runāts par investīcijām vietējā kopienā, kā arī galvenajiem principiem un biznesa ieguvumiem. Bez Rūtas Dimantas un Daces Helmanes diskusijā piedalījās arī Kristīna Tjārve, Eduards Reneslācis un Olga Kazeka. Diskusiju veicināja klātesošo uzdotie jautājumi, kas ļāva diskutēt par tēmām, kuras netika minētas diskusijas sākumā. Elmārs Pēterāns, Oskars Ozoliņš, speciāli Cucumber TV. Daudz jautājumu par to diskusiju. Jā, kā tu vērtē šo diskusiju? Man šī diskusija ļoti patika, un vispilgtāk atmiņā palika tieši prezentācija Ziedot.lv. Vai tu pat esi kādreiz ziedojis? Jā, protams, vairākas reizes kopā ar mammu, ar ģimeni un draugiem. Vai tu vēlreiz aiziet uz šādu veidu diskusiju? Es domāju, ka jā, taču es uzskatu, ka šādām diskusijām vajag labāku reklāmu, lai to neapmeklē tikai studenti, bet arī citi sabiedrības pārstāvi. Un ko tu novēltu mūsu skatītājiem, kas pašlaik mūs vēro? Cucumber TV, bez TV. Un nobeigumā par gaidāmo laiku. Es ceru, ka rīt nebūs ne lietus un ne sniegs, būs saulaina diena, un pateicamies, ka jūs mūs skatījāties līdz nākošajai reizei.